Sveiki visiem! Šeit Tante Liene. Šodienas stāsta nosaukums ir Padariet ticīgu kristieti. Šīs dienas atmiņas pants ir no 2. korintiešiem 5. nodaļas 17. panta. Tajā rakstīts: Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums, kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns. Šodienas stāsta vēstījums ir, ka ja es pazīstu Dievu, es mainu savu dzīvi. Pjērs un Marija bija noķēruši dīvainu tārpiņu un ielikuši to lielā stikla burkā. Marija ielika burkā mazu kociņu, lai tārps uz tā varētu līst virsū. Katru dienu bērni ielika burkā lapas, lai mazajam dzīvnieciņam būtu ko ēst. Kādā dienā viņi vēroja, kā tārpiņš ietiņ sevi zīda pavadienos. Pēc kāda laika pašu tārpu vairs nevarēja redzēt, tikai tā izveidoto pavadienu mājiņu, kas karājās no kociņa. Mamma pastāstīja, ka tārps bija ielīdis kūniņā. Pēc vairākām dienām Pjērs un Marija redzēja ko ļoti īpašu. Kūniņa atvērās un no tās izlaidās skaists taurenis. Dīvainais tārps bija pārvērties par skaistu tauriņu. Šodienas Bībeles stāsts mums pastāsta par cilvēkiem, kuri izmainījās, un par kādu vīru, kas nemainījās. Filips ievilka dziļu elpu svaigā rīta gaisa. Bija patīkami būt dzīvam, bija patīkami strādāt tā kunga labā. Filips paskatījās apkārt. Tirgotāji bija sākuši izlikt savu produktu stendus. Drīz vien sievietes sāks savas ikdienas gaitas tirgū. Vīri un sievas Filipam ejot garām smaidīja un sveicinājās. Viņš pasmaidīja viņiem pretim. Tagad pilsēta bija pavisam cita vieta. Cilvēki bija uzmanīgi klausījušies vēstī, ko Filips tiem bija sludinājis. Viņi ieklausījās, ticēja un vēlāk tika nokristīti. Cilvēki bija redzējuši notiekam brīnumus Jēzus vārdā. Daudzi sliktie gari tika izdzīti no ļaudīm, un daudzi vārgi un nevarīgi cilvēki tika dziedināti. Pilsēta pat tiešām bija citādāka. Cilvēkos tagad mitēja prieks, cerība un iemesls turpināt dzīvot. Filips pacēla skatienu un pamanīja, ka viņam tuvojas Sīmanis. Sīmanis šajā pilsētā bija dzīvojis ilgu laiku. Viņš kādreiz bija mākslinieks, aburdams Samarijas cilvēkus ar saviem trikiem. Ja Samarijā būtu bijusi televīzija, Sīmanis noteikti būtu bijis slavenība. Sīmanis bija piebiedrojies cilvēku pūļiem, kas klausījās Filipa mācībās. Viņš bija redzējis Filipa paveiktos brīnumus. Sīmanis vēlējās būt daļa no šī piedzīvojuma. Tā nu Sīmanis tika kristīts. Kopš tā laika viņš palika Filipa tuvumā. Viņš bija apbrīna pilns, kad redzēja Filipa brīnumus, kurus viņš veica Jēzus vārdā. Tās dienas rītā Pēters ar Jāni atgriezās no Jeruzālemes. Filips viņus sagaidīja ar ciešiem apskāvieniem. Bija ļoti patīkami redzēt viņa brāļus tajā kungā. Pēteris un Jānis pievienojās Filipam sludināšanā. Kopā viņi lūdza, lai tas kungs sūta svēto garu ticīgajiem, tieši tāpat kā Jēzus sekotājiem Jeruzālemē. Tad Pēters un Jānis pacēla savas rokas pret savu sekotāju galvām, un svētais gars iemiesojās ikvienā, kas tur atradās, izņemot Sīmanī. Sīmanis domāja, ka šis bija visinteresantākais triks, ko viņš jebkad bija redzējis. Arī viņš gribēja pacelt savas rokas pret citiem tāpat, kā to darīja Pēters un Jānis. Tādēļ Sīmanis pavilka abus apstuļus malā un parādīja viņiem savu pilno maku. Es varu samaksāt, viņš čukstēja, dodiet man arī šo spēku. Pēters piesarka. Tev šajā kalpošanā nav nekādas daļas vai līdzdalības, viņš iesaucās. Tavas sirds nav taisnīga Dieva priekšā, atgriezies no šīm burvestībām un pielūdz to kungu, varbūt viņš tev piedos šādu domu. Bībele mums nepastāstīja, ko Sīmanis darīja, bet mēs zinām, ka viņš nesaprata Dieva dāvanu, kurā viņš mums dod žēlastību par brīvu. Sīmanis zināja par Dievu, taču viņš viņu nepazina un tāpēc viņu neizmainīja. Iepazīstot Dievu, izmainās mūsu dzīves.